Sveiks, skatītāji! Iespējams, ka būsat jau pamanījuši, ka man vienmēr ir ļoti interesējuši tā saucamās dalītās īpašumtiesības, kas nozīmē, ka vienam pieder zeme un kādam citam pieder būves uz šīs zemes. Un no 2017. gada institūts, kas paredz šādas dalītās īpašumtiesības, ir tā saucamā apbūves tiesība. Un visu laiku es esmu stāstījis, kā uz apbūvestiesības pamata Latvijā var būvēt nedzīvojamās un inženiertehniskās būves. Tad lūk, no rītdienas, no 6. marta, viss mainās. Rīt stājas spēkā dzīvojamo īres māju apbūvestiesības likums. Šis likums paredz, ka uz valstī vai pašvaldībai piederošas zemes var būvēt arī dzīvojamās mājas. Vai tas ir kaut kas īpašs pasaulē? Nē. Tas nav nekas īpašs. Jau tātad apbūvestiesība ir zinām jau no senās Romas laikiem, un daudz kur Eiropā sen jau var būvēt dzīvojamās mājas uz citai personai piederošas zemes. Tā, piemēram, Vācijā var būvēt, bieži vien tās ir pašvaldības zemes, līdzīgi arī kā Latvijā. Bieži vien tas ir draudžu zemes, tātad reliģiskām organizācijām piederoši. Tās ir lielākoties tādas institūcijas, kuras nesteidzas ar zemes pārdošanu un domā ilglaicīgi. Tāda ir tā vēsture. Jau īpaši pēc Otrā pasaules kara, kad bija mājokļu trūkums, tad, lai attīstītu un veicinātu iespēju būvēt arī uz citām personām piederošas zemes, šāda normatīvā bāze tika attīstīta. Vācijā apmēram 5% no būvēm atrodas uz citām personām piederošas zemes. Bet Vācija, piemēram, ir gājusi vēl tālāk un ne tik vien var būvēt dzīvojamās mājas, bet tās var sadalīt arī dzīvokļu īpašumos. Latvija nē. Latvija šobrīd spēr pirmo soli, un tātad ar šo jauno likumu varēs būvēt dzīvojamās mājas. Tā ir atbilde uz jautājumu, ko es vairāk kārt biju jautājis, jo šādi projekti bija, iespējams arī jūs esat kaut kur dzirdējuši, ka, lai veicinātu, it īpaši reģionos, lai veicinātu īres tirgu, šādas mājas šur tur ir būvējusi jau pašvaldība, sev piederoši, bet lai piesaistītu privāti investoru naudu, veidot šādas dalītās īpašumtiesības. Tad šeit ir atbilde, jo man visu laiku bija jautājums, bet kā to izdarīt? Kā šādi realizēt? Un man atbildes man nebija līdz šim atbildes. Tagad ir atbilde. Tagad ir šis likums, kas rīt 6. martā stājās spēkā. Vai tā būs iespējams nākotnē slēptā privatizācija? To rādīs laiks. Kas notiks vēl pēc 10-20 gadiem, rādīs laiks, jo šīs apbūvestiesības termiņš likumā noteiktais ir 70 gadi. Kā arī vai varēs sadalīt dzīvokļu īpašumos, droši vien šobrīd neviens ierēdnis to neapstiprinās un viss teiks nē. Es prognozēju, ka pēc gadiem 10-20 mēs nonāksim pie tā jautājuma, ka ir jāpieļauj arī iespēja, ka šādas mājas varētu sadalīt dzīvokļu īpašumos. Bet šobrīd nē. Šobrīd Latvijas likumdošanā paredzēts nav. Tātad pirmais solis ir spērts un daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas ar mērķi veidot īres mājas. Šobrīd pamatmērķis ir veidot šīs īres mājas. Šis pirmais solis ir spērts. Redzēsim, kā šī niša nekustamā īpašuma nozarē attīstīsies un kādas būs nākotnes perspektīvas par to. Tam mēs sekosim turpmākos 70 gadus. Skatīsimies, kā tas tālāk notiks. Paldies, ka skatījāties. Visu labu! Tiekamies!